kā es pat biju ilgojusies šo darīt. Jā, cik labi. Nu ko, ķeršos pie notikumiem, ķeršos uzreiz pie lietas. Stāstīšu par Dubaju, kāpēc mēs uz turiem braucām, kas notika UTT. Sākšu ar to, ka Dubajas brauciens bija mans maziņš sapnis. Mans maziņš sapnis satikt vienu cilvēku, jo mēs braucām ar nodomu uz šī cilvēka pasākumu, lai jūs saprastu, šis cilvēks man ir kā kādam citam tikt uz Dreika koncertu. Bet man ir šis sapnis satikt šo cilvēku, ar viņu parunāt, jo viņa mani ir tik ļoti iedvesmojusi pēdējos 2 gadus, ka, man acis vienkārši spīdēja, kad es redzēju, kad ir šis pasākums, un vēl man likās tik ļoti interesanti, ka tieši Dubajā, jo viena no manām manifestācijām šogad bija aizbraukt uz Dubaju. Un, kas arī bija ļoti interesanti, es vēlējos braukt novembrī, bet vispār nekādīgi nesanāk šis novembris, tā kā nekā, un pasākums bija oktobrī. Un es varu tikt, es tieku, man nav nekas jādara tieši tajās dienās, tā kā es varu visu saplānot, let's go. Un, jā, tā es kā mazs bērns ar tauriņiem vēdrā visu šo 1,5 mēnesi staigāju mājās, priecājos, domāju, ko vilkšu, ko darīšu, ko teikšu. Tā kā biju tik excited. Un tad nedēļu pirms lidojuma man atnāk īziņa, kā pasākums ir atcelts. Un ne no šīs cilvēka, ne kaut kāds viņas ēpasts, bet vienkārši no vietas, kuras tā kā nopirka to biļeti. Kā pasākums ir atcelts. Viss. Un, protams, es tajā momentā nenormālīgi sabēdos. Es tā kā nenormālīgi bēdīga biju, jo nebija nekādu paskaidrojumu. Tā kā, pilnīgi nekas. Pasākums atcelts, viss, naudu atgriezīsim jums tik un tik dienās, un viss. Vecā Alise būtu psihojusi, 100% būtu ārdījusies, gan jau tur, kāpēc viens nevēl, kāpēc neviens neko nesaka, kāpēc nav nekādas ziņas, es būtu rakstījusi ēpastus, tur, gan jau es rītīgi pārdzīvotu, nenormālīgi. Protams, es šajā reizē arī pārdzīvoju, es biju bēdīga, jo man bija tāds, kā, ko nopietni, nopietni. Bet tajā pašā momentā uzreiz pēc tam man bija tāds, man ir tik un tā jābrauc uz to Dubaju. Ne jau tāpat vien es vēlos, ne jau tāpat vien viss tik easy, smooth sagāja ar biļetēm, viesnīcu, viss. Un, un tam bija tāds, labi, es braukšu tāpat. Es skatīšos, kas būs, kā būs. Tā kā es braucu ar savu meitu pirmajā ceļojumā. Tā kā let's go. Tā, lūk, pienāca lidojuma diena. Un mēs aizbraucam uz lidostu. Lidojums uz Dubaju ir vēl vakarā. Mums teoreiz bija jābūt 11. lidostā. Mēs atbraucam. Un mums pie deska ar meitu pasaka, ka mana meita neielaidīs iekšā Dubajā. Uz ko man bija vienkārši, ko? Kas? Nē. Un viņi man sāk teikt, paskaitam kopā mēnešus, un ir jābūt 6 mēnešiem, tā kā derīgai pasai. Un es saprotu, ka man meitai ir 5 mēneši derīga pase. Bet tas bija ļoti interesanti, jo iepriekšējā dienā, kad es čekojos iekšā, tur ir jāaizpild vēl viens tāds maziņu veidlapa, un tur bija rakstīts 3 mēneši. Un es vēl tā paskatījos, es domāju, visi kārtībā. Un viņi saka, nē, vajag 6 mēnešus, un es tagad vienkārši tur stāvu kaut kādas 5 minūtes, un man ir vienkārši nē. Nē. Tāpēc, ka man bija vienkārši tāds, es arī ļoti vēlējos nedaudz atpūsties, un jo es arī nevarēju atcelt ne lidojumu biļetes, nevarēju atcelt ne viesnīcas, nevarēju atcelt, un viņa bija diezgan dārga,
Un man bija tāds, nu nē, es gribu pabaudīt basēnu, es gribu papeldēt, un tā kā, nu nē. Un tā mēs tur stāvējām, un tā man tā sieviete saka, nu nē, jūs varat braukt mājās, es neielaidīs iekšā, nu tā kā viss, jo. Un es tā kā stāvu, man tāds, nu paga, nē, un pēkšņi es un tā sieviete, mēs abas divas tā kā otra pase, nu tā kā viņa man jautā, vai viņai nav vēl viena pase, un es saku, man ir vēl viena pase. Un, jā, man meitai ir vēl viena pase, kura ir vēl derīga 2 gadus. Un tajā momentā vienkārši man sāk vienkārši sirds pukstēt, un tāds, ok, labi, varbūt mēs tiksim. Nenormālīgi izpalīdzīgi ar Baltika darbinieki, nu, nenormālīgi man tā izpalīdzēja, es aizgāju tur uz citu vietu, viņi man tur visu, mēs līdzās samainīsim, mēs līdzās visus izdarīsim, viss būs labi, nu, tā kā es tur, nu, es biju tiešām tādā mazā stresā, un es atceros, ka mēs nācām apkārt pie deska, tur sieviete stāv un runā ar tā kā robežu Dubais un saka, nu, mēs nezinām, vai mēs ielaidīsim, mēs jau zinām, ka šim cilvēkam ir 2 pases, jo izrādās Dubajā viņi redz, nu, tā kā pilnīgi visu, cik tev pases ir. Un man vienkārši tāds, nu, ko lai dara, nu kā, nu, tā kā teorētiski rekur ir. Un, nu jā, un tad tās sievietes no Baltika man pateica, lai tā kā, nu, jā, tā kā braucam, viņas skatīsies, viņas bija ļoti laipnas, tā kā ļoti, nu, viņas man tā tā kā tiešām nomierinājas to momentu, man bija tāds, ok, labi, mēs dodamies, mēs braucam, nu, sliktākajā gadījumā mēs vienkārši brauksim atpakaļ mājās, nu, tā kā sliktākajā gadījumā. Un, jā, tā mēs iesēdāmies lidmašīnā, meita aizmiga. Es, protams, visu nakti vispār nevarēju pagulēt, jo ceļojums bija tā kā visu nakti. Nebija ērti, es visu laiku domāju, ielaidīs vai neielaidīs, un man bija vienkārši tāds, nē. Un, nu, tā kā, kas notiksies un kā, un man vienkārši viens cits draugs arī brauca no, tā kā, uz Dubai, lai tā kā mūs satiktu, un man bija tāds pļāviens, un tā kā, es pat neesmu paspējusi viņam uzrakstīt, ka vispār kaut kas ir noticis, un tā kā, nu, zin kā, ja mūs neielaiž, nu, tā kā, tad tik stulbi. Un, graši, jā, visu nakti es vienkārši sēdēju, stresoju, un vienā momentā es vienkārši paskatījos pa logu ārā. Un es ieraudzīju tik skaistas debesis, nu, tik skaistas debesis. Viss bija vienkārši zvaigznēs. Vienkārši tādās skaistās, spožās. Man pat tagad nāk raudiens. Nu, tā kā, man liekas, es esmu pieraduši, kas tāda raudulīga, bet bija tik skaisti, kad es vienkārši no momentā skatījos ārā un es domāju, ko es te stresoju? Ko es te vispār? Nu, tā kā vispār ņemos. Nu, tā kā es beidzu, jo es visu vasaru vēlējos redzēt skaistas zvaigznes ārā. Nu, šeit pa manu logu. Un vispār tādas iespējas, tā kā, es nekad neredzēju. Vai nu tāpēc, ka mums ir šeit milzīgā gaisma, ko es nesaprotu, kāpēc viņi tas spīd pa nakti. Bet, nu, tā kā vispār neredzēju. Un tajā momentā es saprotu, tā kā, ko es stresoju? Nu, tā kā atslābst, vienkārši atslābst. Kā būs, tā būs. Un viss. Un tajā momentā ieslēdzās arī gaismas lidmašīnā, un es paņēmu savu grāmatu. Es tagad domāju, kur man stāv tur. Bet es centīšos kaut kur ielikt šeit tekstu. Es atvēru tā kā lapas pusi, un tā kā pirmais teikums man bija vienkārši tāds. Ok. Nu, tā kā viss noteikti tā, kā tam ir jānotiek. Nu, tā kā man bija vēl viens atgādinājums, vienkārši tā kā calm down, tā kā nomierinies, tā kā viss noteikti tā, kā tam ir jānotiek, un viss būs labi. Un tā kā uzticies vienkārši. Un es ļoti ceru, ka man sanāks, jo es neesmu nekāds editors, es gribu šeit ielikt iekšā to teikumu. Ja nē, es nolikšu apakšā pie info. Jā. Nu, lūk, un es sapratu visu, ok. Nu, vot, tā mēs atbraucām,
Vienkārši viss notika tik smooth. Mēs vienkārši ienācām, parādījām, goodbye, un viss, un čau. Un es sapratu, es visas tās stundas lidmašīnā stresoju pilnīgi par neko. Un šeit ir tas mazais graudiņš, ko es vēlos pateikt jums, kad mums nevajag vispār par neko stresot, jo viss notiek dzīvē tā, kā tam ir jānotiek. Man bija jābrauc uz to Dubai, tad es tur būšu. Es tur būšu. Es ticēju, ka es tur būšu gadu sākumā, kad es uzrakstīju savu manifestāciju. Kad viss šitas salikās, man bija jābūt Dubajā. Man nevajadzēja visu nakti domāt, tā kā ielaidīs. Viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Man bija tur jābūt. Man bija jābūt Dubajā. Un tas ir tas punkts, ka vienkārši katram arī no jums, ja kaut kas dzīvē notiek, tas notiek tikai tāpēc, lai jūs kaut ko iemācītos, lai jūs kaut ko saprastu. Manā šajā situācijā man bija atkal sev jāatgādina, ka man nevajag stresot par tādām lietām, jo viss notiek tā, kā tam ir jānotiek. Un es ļoti ceru, ka arī šis kādam no jums būs kāds atgādinājums, kad jums ir jāuzticās vairāk sev, jāuzticās vairāk visumam, Dievam vai kam jūs ticat, jo viss notiksies tā, kā tam ir jābūt. Un tam visam būs attaisnojums, pilnīgi visam tam būs attaisnojums. Un tā arī bija. Man nesanāca satikt šo manu idolu, šo manu cilvēku, bet es ieguvu tik daudz atbildes, kas man šajos gados, pēdējos mēnešos man galvā bija. Man bija tik daudz jautājumu, uz kuriem es nevarēju atrast atbildes. Es nekādīgi nevarēju atrast atbildes. Un katru minūti, stundu, dienu es saņēmu visu laiku šīs atbildes, kas man galvā virpuļoja visu laiku. Visu laiku man virpuļoja. Tās atbildes bija par dažādākām tēmām, tiešām dažādākām tēmām, un katru reizi, kad es saņēmu, man bija tāds, ok, paldies, ka tu man to parādīji, un es to sapratu, un man ir vienkārši tagad jāmācās no tā. Man tiešām ir jāmācās no tā. Es pamainīju tik ļoti savu domāšanu uz tādām konkrētām lietām, par ko man arī bija tie jautājumi. Un katrs cilvēks, kas jūsu dzīvē ienāk, viņš vienmēr kaut ko jums iemācīs. Vienmēr. Un es esmu neizsakāmi pateicīga sev, ka es paklausīju sev un pieņēmu šo lēmumu paņemt savu jauno kauču, jo šis cilvēks ir tas, kurš atbild uz tām manām atbildēm, uz tiem maniem jautājumiem. Šis cilvēks tiešām, viņa pat nezina, tad, kad viņa man kaut ko pasaka, viņa tik daudz atbild uz maniem jautājumiem. Un tas ir tas, kas man bija ļoti, 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 ļoti vajadzīgs. Jā, un laiks ar meitu bija tiešām izaicinošs. Par to es paturpināšu nākamajā video. Tur gan es vairāk parunāšu ne tikai par ceļojumu, bet arī vispār kā būt mammai. Tā kā, jā, Dubai bija lieliska. Dubai man tiešām atvēra atkal acis uz plašākiem izmēriem. Uz pirmo reizi jau, kad es tur biju, man pavēra diezgan lielu redzējumu uz kaut ko, un šoreiz ar šo manu jauno skatījumu uz dzīvi man vispār, lai gan mēs tikai teorētiski bijām visu laiku viesnīcā un baudījām viesnīcu, jo viesnīca tiešām bija lieliski, viss bija, man ļoti patika apkalpošana, Latvija varētu mācīties no Dubais saistībā par to, jo tas bija vienkārši brīnišķīgi.
ļoti es varu padalīties. Man ļoti patika šī opcija, kad WhatsAppā tu vienkārši vari, viņi tev paši uzraksta un non-stopā jautā, vai viss ir ok, vai tev man kaut ko vajadzēja. Man jau pēc 5 minūtēm pie durvīm bija, un viss, ko man vajadzēja, viss bija. Tā kā tiešām Latvija varētu mācīties no tā, un daudz citas valsts, tikai Latvija. Tikai, lai mēs izaugtu vēl vairāk šo stāstu, jo tas bija tiešām tik ērti, visu, ko vajadzēja. Tas bija tiešām ļoti ērti. Tā kā, jā, labi, došos pie nākamā video, kur pastāstīšu par mammas dzīvi. Tā kā, paldies, ka noskatījies, un tiekamies nākamajā video.